Labdien! Tad es īsi, kā saka, un tā kodolīgi mēģināšu pateikt. Ja, kā pareizi runājot, jāsāk domāt. Situācija sekojoša. Ja visus iepriekšos mēnešus, piemēram, vidēji mums departamentā ienāca 10, 15 pieteikumi, piemēram, par māju nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām, tad šobrīd, teiksim, jau šī mēnesī ir 30. Es prognozēju, ka nākošā mēnesī būs 50, 60, 70, un prognozēju, ka decembrī būs 100. Ja? Tātad, sākuši domāt, bet patiešām drusku gāžu riņķī, un es mazliet tādus sīkus dažus padomus došu, jo, diemžēl, tieši šī brīdī, jo beidzamā mēnesī, trešā daļa pieteikumu, protams, pat ar mani nesazinoties, tika iesniegti kļūdaini, nepareizi, dažādām, kā saka, niansītēm, un praktiski patiešām cilvēks sāk domāt, bet, atklāt sakot, es tomēr aicinu arī visus, kas man dzird, tomēr konsultēties iepriekš ar mani, un tas ir procedūra risināsies daudz ātrāk, bet, ja iesniedz jau sagatavots dokuments, sevi pēc aptaujas, sasaukt nākošo aptauju, tas jau būs milzīgi ilgi, ja. Īsi atgādinu šo, kā saka, tātad, lai šo māju pārņemtu, kā pareizi kolēģi pieminēja, praktiski beidzamais datums tas ir decembra beidzamais datums, vai lēmums un dokumenti, teikt, praktiski iesniegti, bet visumā ņemot, būs, kā saka, tāda, var teikt, maziņš nestrukceļš, sauksim tā, bet var rasties, kā saka, bremzēšanās. Otrs, arī pārvaldnieki potenciālie saka to, ka pie viņiem visur jau stāv rindā uz piedāvājumiem 10, 15 mājas, kuras, teiksim, pašas nevar uzņemties, ja negrib uzņemties pārvaldīšanu, tad patiešām arī lielie pārvaldnieki man šo ziņojuši, ka viņi praktiski pat nespēja izsniegt piedāvājumus. Ja. Bet, jebkurā gadījumā, es jums maziņu piemēru tādu uzlieku šeit tabuliņā, tātad mēs redzam, kā saka, šeit ir vairāki varianti, tad dzīvokļu īpašnieku kopībā jāpieņem lēmums par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Un šeit, protams, mazās mājās es iesaku, tomēr var, kā saka, un vajag dibināt šo pašu dzīvokļu īpašnieku biedrību, ja. Savukārt, pastāv variants, tīri finanšu kontrolē dibina biedrību un tālāk noslēdz līgums daudzas mājas, piemēram, vai no citu īpašnieku sabiedrību rēt gadījumi bijuši, vai ir privātu uzņēmumu, vai pat privātu personu pieņem darbā, vai arī viena daļa mājas biedrības ir noslēguši līgumu ar pašvaldības sijā Rīgsnam pārvaldnieku. Ja? Tā kā šī gadījumā šeit tas tāda maziņa schēma, kā saka, pateikt priekšā, kā to darīt. Redziet, mazām mājām, pieņemsim 4, 5, 6, 7 dzīvokļi. Viņas, diemžēl, nav interesantas lielajiem pārvaldniekiem, ja, kuri apmēram viens otrs definē, kur viņam māja no 50 dzīvokļiem. Ja, līdz ar to, ja pārņem šo mazo māju, tad apsaimniekšanas maksa varētu būt stipri paliela. Ja. Tad šī tāda īsta schēmija, kur var palēdīt drusku uz leju, vai ne, tad likums par valsts un pašvaldību privatizāciju. Ar šīm mājām es ņemos vairāk kā 20 gadus. Un patiešām uz Covid laiku vēl drusku bija kaut kāds aktivitātes lielāks, laikam cilvēki sēdēja mājās un sāk domāt par savu māju. Ja. Bet tālāk nākošais, uzliksim nākošo slaidiņu, kurā ir milzīgi daudz kļūdas tieši dokumentu noformēšanā, un es gribu pievērst, tad man būs nākošais slaidiņš, kur ir, teiksim, aptauja vai arī kopsapulces protokols, kuru, kā saka, attiecīgi būtu pareizi jāizpilda, nevis tikai arī nolemj kopsapulce, iesniedz protokolu, viena no galvenām kļūdām iesniedz Rīgas namu pārvaldniekam, ja dokuments viss iesniedz Rīgas namu pārvaldniekam, pēc tam vēlāk lēnā garā mēnešu laikā mums pārsūta šos dokumentus. Otra milzīga, var teikt, kļūda, teikšiem, kā saka, teiksim, dzīvokļu īpašnieki šādu protokolu iesniedzot un rakstot iesniegumu, uzrakst šo iesniegumu. Dzīvokļu numuru 50 tur īpašnieks, piemēram. Nav norādīts, nekas iespējamais, kā sazināties ar šo īpašnieku. Es 10 tādus zinu beidzamo, 3 mēnešu laikā. Ir Pētersons iesniedzis ne telefonu numurs, ne e-pasts, ja. Kaut kā, drusciņi nenopietni cilvēks, kā saka, grib kādu pakalpojumu saņemt. Šeit ir apakšā sarkanai norādīts mans e-pasts, ja, tad tas ir departamenta e-pasts. Mans e-pasts arī ļoti vienkārši eriks.vītos@riga.lv, jebkurā gadījumā. Tomēr es iesaku, kaut gan būs, jūs esat ļoti daudz, es tā domāju, būsiet šīs mēnešos, tomēr atrast uz laiku no sākuma uzrakstīt man uz e-pastu, un tad līdz ar to mēs varam vienoties par katru konkrētu
pārvaldīšanas modeli, jo nav tik vienkārši tas viss tā liekas. Ir modelis, ir nianses, arī dokuments katram, teiksim, biedrībai atsevišķi, juridiskai personai būtu atsevišķi, kā saka, līgumiņš vai ne. Ir nianses, kur ir biedrība un pēc tam grib slēgt līgumu ar SIA, tur atkal ir savādāk, drusku modelis ir nianses. Nav tā vienkārši, kā se noliekam paraugu un rakstam augšā visu, jā. Šīs lietām jāpievērš uzmanību, tā kā aicina sazināties e-pastā, jebkurā gadījumā. Jo šeit jau kļūda ir kāda. Es par galvenām kļūdām runāšu. Šeit es noliku vienu lēmumu aptaujas veidā, bet tas nav tik būtiski. Praktiski tie arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces jautājumu atbilstoši likumam par privatizāciju. Ja? Šeit tad pirmā kļūda uzreiz ir. Pirmā parasti ir balsojums pārņemt nekustības pārvaldīšanā no SIA Rīgas nama pārvaldnieks. Ja? Kā iepriekš kolēģi minēja, mājas ir pašvaldības valdījumā un pārņemšana šīs tiesības pārņem no pašvaldības valdījumā, nevis no SIA Rīgas nama pārvaldnieks. No Rīgas nama pārvaldnieks jūs pārņemsiet tās mājas, kas būs pēc 2026. gadā palikuši pie Rīgas nama pārvaldnieka. Ja? Tad tas ir pirmais balsojums. Otrais punkts, tā saka, pārņemtīs tiesības, tātad konkrēti jau uzdodam, arī maziņ tāda niansīti ir. Vai nu tas ir SIA, vai tā ir biedrība. Pirmā kļūda, kas vēl rodās. Jā, mēs mājā nākam sapulci, dibināsim biedrību un pieņemam visus lēmumus. Mēs nevaram pieņemt lēmumu, uzdot biedrībai, kura vēl nav reģistrēta, nosaukums ir Vārniela 5, bet viņi vēl nav kā tāda reģistrēta. Tas nozīmē, lai kopības lēmumu pieņemtu, biedrībai jau jābūt reģistrētai, jo mēs varam uzdot konkrētai juridiskai personai ar konkrētu, kā saka, jau reģistrācijas numuru šīs darbības. Un tā viena no tādām arī lielām kļūdām ir līdz ar to. Tad pirmais solis, ja, piemēram, grib, kā saka, mājās, lai pārvalda biedrība, tad līdz ar to, kāds ir pirmais solis, ir nodibināt biedrību, un tikai tad operatīvi sazinoties uzreiz saukt šo kopsapulci. Jo redzot šo situāciju, kāda pašlaik ir un kāds ir pieplūdums un, teiksim, vēlme pārņemt mājas, protams, procedūra mums ir abos gadījumos vai aptaujā vai kopsapulcē, arī atkārtot aptauju vai kopsapulcē. Ātrākais risinājums, es teiksim, tā iesaku cilvēkiem, ja patiešām gribiet māju pārņemt, ir tikai kopsapulcē. Aptaujā procedūra ir garāka, sarežģītāka, dzīvokļu īpašniekiem grūtāk izpildāma, vai ne? Tas ir tikai kopsapulce, kurā pirmā kopsapulcē neierodas kvorums, tad tas nozīmē zibinīgi to noreģistrējam, ka nav bijis kvorums, saucam atkārtot kopsapulci, praktiski tas iznāk procedūra pēc 10-12 dienām, piemēram. Un, kāds ir no klātsošo vairākumu, īsti paskaidroja, ja mājās 60 dzīvokļi, tas sapulci ierodās 21 dzīvokļu īpašnieks, ir lemtiesīgi atkārtot kopsapulci un lēmumu pieņem 11 dzīvokļu īpašnieki. Ja mēs gribam kaut ko operatīvu šī gada beigās izdarīt, tad es gan īsti redzu, tas ir ātrākais risinājums. Nevis aptauja, kā saka, tas tomēr ir garāka procedūra un šādā veidā varam kaut ko atrisināt, jā. Tālāk, protams, ka arī man daudz cilvēku atsūta protokolu pārvaldīšanas tiesības no Rīgas nama pārvaldnieka un uzdot biedrībai. Visu, vairāk nekādu balsojumu nav, bet es tālāk, piemēram, trešais balsojums, kas ir ļoti svarīgs dzīvokļu īpašniekiem, ko prasa SIA Rīgas nama pārvaldnieks. Kad konkrēti ir jānorāda, ka finanšu līdzekļus nodot kopīgi lēmumus, ka pārskaitīt vai konkrētai biedrībai, konkrētam pārvaldniekam uz viņu kontu, pēc tam vēlāk jāraksta vēstuli, norādot konta numuru. Un, protams, arī mūsu pakalpojumu sniedzēji visus šos dokumentus prasa iesniegt, uzrādīt un iesniegt. Rīgas ūdens un Rīgas siltums ir ļoti, kā saka, skurpulos, vēl vairāk nekā mēs izvērtē šo dokumentu atbilstību. Jā. Un vēl tādu maziņu kļūdiņu atgādina dzīvokļu īpašniekiem, kad lūgums oriģinālos dokumentus neiesniegt, iesniegt apliecinātas kopijas. Ja, ir bijuši daudz gadījumu, Rīgas nama pārvaldnieks bijis iesniedz oriģinālus dokumentus, finālā dokumenti ir tur, oriģināli vairāk nav un diezgan tā rodās problēmas. Ja. Tālāk vēl viens ceturtais, apstiprināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu. Ja. Šeit kāpēc es piebildu, ka līgumu visu īpašnieku vārdā kopīgi paraksts, piemēram, Tatjana vai Pēters vai Jānis, labāk būtu kā 3, kas ir pilnvarotās personas. Lielās mājās līdz ar to ir šīs situācijas 60, 80, 100 dzīvokļi. Ja. Pirmais ir kopības lēmumu pieņemšana, piemēram, ja. Pieņems 152 cilvēki. Ja. Tālākais.
lai šo māju pārņemtu, atgādināšu, daudz jau joprojām vēl nav uztvēruši. Obligāti jābūt jau parakstītam nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumam, kurš stāsies spēkā ar mājas pieņemšanas nodošanas aktā norādīto dienu. Tas nozīmē, ja mēs šādu punktu neierakstam lielās mājās, es runāju, tad tas nozīmē, vēl zem šī līguma ir jādabū, 51 paraksts. Ja, piemēram, aptaujā vēl nobalsojuši vai arī sapulcē, tad pēc tam tas vēl aizņem mēnesi, kamēr šos parakstus vēl dabūs zem šī līguma. Tāda niansīta. Jā, tā kā kopība drīkst pilnvarot kā dzīvokļu īpašnieku parakstīt šo līgumu. Jā. Tas ir tāds, kas, var teikt, kavēšanās moments. Un uzreiz arī atgādīju arī vēlreiz klātesošajiem, kuri kļūda, vēl viena kļūda, ja aptaujas veidā pārņem pārvaldīšanas tiesības, atbilstoši privatizācijas likumam, līguma termiņš drīz būt ne ilgāks par 3 gadiem. Arī ļoti populāra kļūda tā ir. Savukārt, ja kopsapulcē šo pašu lēmumu pieņem, tad līgums var būt uz nenoteiktu laiku, kas būtu jāatcerās. Ja? Tā kā tas ir tāds būtiskākais. Ja? Un, protams, nākošais punkts arī, es tā arī uz to arī mēs prasam, un līdz ar to ir, kā saka, apstiprināt šīs pārvaldīšanas maksas jau pēc, tas nozīmē pēc pārvaldīšanas jau pārņemšanas. Nevis tā, ka, vienkārši, ir tādi piedāvājumi uzreiz, ko jāpievērš uzmanību. Dzīvokļu īpašnieks bieži vien paskatoties uz šo summu 0,40 un 0,55, redz kopējo summu, arī pārvaldnieks tā definē nākošais. 0,95 centi par kvadrātmetru, jā. Cilvēks, viņš domāja varbūt citā kategorijā, un bieži vien jaunie pārvaldnieki manevrē ar kopējo ciparu, piemēram, šeit uzliek, piemēram, ciparu, kā saka, 0,35. Jā, mums ir 20 centi lētāk. Tas ir tāds arī tāds. Cilvēki patiešām, viņi ar to pasniedz. Kopējā maksājums būs, teiksim, bija jums 0,95, ja eiro 0,5, vai būs 0,95, bet šo palētinājumu nodod uz 9 attiecīgi lētāk. Ja? Tad arī uztverēt cilvēku tā domā, viņš ir labāks. Nekas nav labāks, taisn otrādi es aicinu, ja ir iespējams samazināt šo pirmo cipariņu un palielināt šo otro cipariņu. Katrai mājai, droši var teikt, ka uzkrājumiem ir jābūt. Ja? Tā kā, tas tāds, uz ko mēs bieži uzteramies dzīvokļu īpašnieki. Un vēl es gribētu uzsvērt, gribiet, kā saka, servisu labu, gribiet labu apsaimniekotāju. Nekādi es jums neteikšu, ka lētākais variants ir labākais. Ja? Pie tam, tas noteikti ir patiešām daži uzņēmumi, kas patiešām nāk. Es pat šoreiz nesaukšu kādu uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku viņus aicinājuši. Nē, ja jūs gribiet, lai mēs esam sazvanāmi, kā saka, un atbildam un regulāri jums komunicējam, mums ir 10 centi dārgāk, gribiet nāciet, gribiet nenāciet. Tad šāda politika valda, es uzskatu, labam apsaimniekotājiem, viņam viņš nedrīkst būt lētāks, viņš nevar būt lētāks, jāsaka. Viņš var ielikt citus pakalpojumus, izņemt laukā un apsaimniekošanas maksas, kā teiksim, ir viens otrs Lietuvas uzņēmums, kas atsevišķi lifts apkop un vēl kaut kas. Tā kā šeit lētākais nevienmēr ir labākais. Un nākošais vēl, kas jums patiešām šeit būs situācija tāda, ka dzīvokļu īpašnieki meklēs šos tagad potenciālos pārvaldniekus, jo daudz mazas mājas varbūt tās vēl var pašas mēģināt, bet pie pārvaldniekiem, kā es sazinājos beidzamās nedēļas laikā, pie visiem jau vidēji rindā stāv pa 10-15 mājām, kas gaida piedāvājumus. Tā kā šeit patiešām, un gribētu to teikt, ja arī viņi pie jums runās, tad neceriet uz lētākām cenām, kā saka, apsaimniekošanas maksā. Un vēlreiz atgādinu, uzkrājuma nauda tas ir jūsu un tikai vienīgi īpašnieku ziņā. Jums tas ir jālem, kā saka. Un kā pareizi teica kolēģi, taupiet naudu un kontrolējiet pārvaldnieku. Arī tais mājās, kas šodien, kā saka, kur es nebiju sapult, nav šīs pilnvarotās personas, un diemžēl, nebūs tā, ja mājā būs šie pilnvarotā persona, kur patiešām māk strādāt un grib un var strādāt, būs vismaz iegūms par 20%, kas aktīvi darbosies. Nebūs šīs pilnvarotās personas mājās. Diemžēl mēs paliksim tā, kā esam, un arī pēc 10 gadiem nekas labāks nebūs. Tā kā šādi ir mani priekšlikumi un ieteikumi visu labu.